os femoris. Tātad ir kāput osis femoris. Tas ir, lūk, šī te vietiņa, šī un šī. Uz kāput osis femoris izšķir fovea capitis. Šī ir zirgam, viņa ir izteikti trīsstūrveida, tā ir arī īpatnība. Sunim tā ir, lūk, šeit tāda ļoti neizteikta, cūciņai arī, lūk, šajā vietā. Nestrādā man, lūk, šeit. Un atgramotājiem govī, lūk, šajā vietā. Tālāk ir collum osis femoris, tas atrodas šajā vietā. Stāstīšu pa vienu sākumu. Tad ir trochanter major, tas ir, lūk, šis te lielais grozītājs. Ir pars cranialis un pars caudālis, kuru sadala incizura trochanterica. Tas ir tāds ierops, kuru var redzēt no malas, neesmu gluži pārliecināts šai govi vai šeit. Bet pars cranialis ir uz šo pusi un pars caudālis ir uz šo pusi. Pēc apakšas es skatos pēc šiem kondiļiem, jo viņi ir caudālajā pusē. Tālāk ir fossa trochanterica, kas ir, lūk, šāda milzīga bedrīte. Tad ir trochanter minor, kurš govī atrodas šajā vietā, caudālajā pusē, galvas pusē, mediālajā pusē. Tālāk ir crista intertrochanterica, kas ir šķautne, kura iet no lielā grozītāja trochanter major uz trochanter minor mazo grozītāju. Tad ir corpus osis femoris, tā ir diafīze. Tad ir caudālajā pusē atrodas labium mediālere, kur viņu var redzēt tā kā šķautnīte vienā brīdī. Viņa ir, un labium laterāli, kura ir atkal pretējā pusē šķautnīca. Starp tām uz diafīzes atrodas facies aspera zvaigžņotā virsma. Tālāk ir tas nav fossa supracondylaris tieši govīm un zirgiem šajā vietā. Pārējiem dzīvniekiem tā vietā cūkai un gaļādājiem ir tuberozitas supracondylaris. Tad ir facies popliteā visiem dzīvniekiem šajā vietā. Lūk, šī te viss aplīts. Tad ir condylus mediālis, ko mēs skatāmies pēc galvas. Kondili ir šie caudālajā pusē, un pēc galvas mēs nosakam, kurš ir mediālais. Lūk, šis ir mediālais kondilis, šis ir laterālais kondilis, kā arī mediālais epikondilis sānā un laterālais epikondilis otrā sānā. Tālāk ir fossa extensoria, kura pēc Astras Ārnes vārdiem, vai to es neteicu, to jūs nedrīkstat teikt, kura pēc pasniedzējas vārdiem atrodas šeit un arī šeit. Un tad ir fossa musculi poplitei, kura atrodas šajā vietiņā. Tātad extensoria ir pa diviem. Tālāk ir fossa intercondylaris, kas ir, lūk, manuprāt, visa šī te bedrīte starp kondiļiem. Un ir trochlea osis femoris, kas atrodas šajā vietā, kur ievietojās lielākais pakaļkājas sezamkauls patella. Turpinājums par īpatnībām. Tātad zirgam ir trochanter major, trochanter minor un vēl trochanter tercius. Lūk, šis te trešais grozītājs.
Un tādēļ arī zirgam ir tāda lieta, ka Krista intertrochanterica aiziet no lielā grozītāja uz trešo. Pārējiem dzīvniekiem no lielā uz mazo, zirgam no lielā uz trešo. Tālāk vēl zirgam ir tuberozitas musculi bicipitis, kas arī pēc pasniedzējas vārdiem ir tikai zirgam. Vēl zirga īpatnības tas, ka fovea capitis ir trīsstūra formas un tuberozitas supracondylaris vietā ir fossa supracondylaris. Tālūk, tad sunim īpatnības. Incizura trochanterica sunim ir diezgan slīpa, un šī te kraniālā daļa ir ļoti maziņa, minimāla, lūk šāda, trochanter major. Arī šī Krista intertrochanterica aiziet no lielā grozītāja uz mazo ar tādu lociņu, var redzēt. Cūkai un govi viņa aiziet diezgan taisni, lūk šādi. Un vēl sunim ir facies glutea, kas atrodas proksimālajā galā, laterālajā pusē, laterokaudāli, teiksim tā ir, lūk, šī te virsmiņa, facies glutea. Tad vēl sunim ir facies articularis, virs kondiļiem, distālajā galā, facies articularis, ar osa sezamoidea muskuli gastrocnēmī. Tālūk, vēl bija sunim laterālajā pusē tuberozitas tībī, supracondylaris. Šajā vietiņā, fossa supracondylaris vietā, tuberozitas sunim. Cūkai, apgriezīsimies. Cūkai, lūk, var redzēt, ka šī Krista intertrochanterica ir taisna. No lielā grozītāja uz mazo grozītāju. Gandrīz taisna. Kauliem nekas nav taisns. Incizura trochanterica, incizura trochanterica ir diezgan taisna šādā veidā. Nav, protams, šī te facies articularis. Laterālajā pusē atrodas tuberozitas, supracondylaris. Un kauls pats ir masīvāks. Var redzēt, ka garums ir apmēram tāds pats kā sunim, gandrīz 4 cm garāks. Un daudz rēsnāks, teiksim tā. Ko es vēl nepastāstīju? Laikam viss par cūku. Atgramotājam man šis mazliet atgādina Y formu, bet var redzēt arī, ka Krista intertrochanterica ir no lielā grozītāja uz mazo taisna diezgan. Ir fossa supracondylaris. Tad uz lielā grozītāja ir ļoti grūti saskatīt incizura trochanterica. Tā ir arī tāda īpatnība femoram. Un tas laikam arī tie ir. Un vēl viena īpatnība tas, ka trochlea viena puse atrodas daudz augstāk nekā otra. Zirgam ir aptuveni viena augstumā, kur var redzēt.